Šogad mūsu Latvijai uz svētku tortes ir 105 svecītes. Kāds ir jūsu novēlējums mūsu valstī un tās iedzīvotājiem? Mans novēlējums ir, ka Latvija stiprinātu savu neatkarību un suverenitāti. Latvija ir pa daudz atdevusi savu neatkarību un suverenitāti. Tad, kad es 90. gadā balsoju par neatkarības deklarāciju, es nebiju domājis, ka Latvijas valdība, Latvijas augstākās amatpersonas var būt tik sulainiskas dažādu ārvalstu interešu priekšā, pazaudējot Latvijas nacionālas intereses. Tas, ka jums jārespektē lielo vareno interesu, tur ko nevar darīt, mēs esam pārāk maziņi. Ja, bet panākt vienlaicīgi, ka arī mūsu intereses tiek respektēts, to Latvija, diemžēl, nav iemācījusies. Jūs teiksiet piemēru. Labi, lūdzu, 20 gadu paiet nākošā gadā, kopš Latvija pievienojās NATO. Cik ir uzbūvētas modernas rūpnīcas, militārās rūpnīcas, kas ražo reālu militāro tehniku. Ja? Pie tam, piemēram, elektronika. Ja? Kur viņas ir? Nav. Atcerat, kad bija Varšavas paktā Latvijas PSR, bija komutātors pilnīgi militāra, Alfa pilnīgi militāra, Vefs lielā mērā militāra. Tas militārais rūpnieciskais komplekss bija sastādīja apmēram 7% no IKP. Cik tagad? Kaut kas tagad runā par patronu vai čaulīšu ražošanu. Smieklīgi. Veči mājās to var saražot. Ja? Kā saražo medību ieročiem, patronus, tas saražos arī automāta. Būtu tikai kas pērk, vai ne? Tas ir nožēlojami, un tas ir tāpēc, ka Latvijas vadība neprot ietirgot mūsu intereses, lai viņas te realizētos. Ja mēs esam strateģiskie partneri, teiksim, tad, un droši strateģiskie partneri, tad kāpēc jūs neusticat mums savu militāro rūpniecību Latvijas teritorijā? Būtu Vācija, Lielbritānija, Francija, ASV, protams, ja, Itālija, Spānija. Es pieskaitītu, kas nav NATO, bet Izrēla, ja, Dienvidkoreja, Japāna. Militāra rūpnieciskais kompleks būtu. Ar kādām investīcijām 10, 20 miljardi. Katru gadu 1 miljardu. Nekas jau daudz nav vajadzīgs. Labi, ne miljardu, 100 miljonu. Kaut vai tik cik ir Eiropas Savienības. Ja? Tā kā man sāp sirds, ja? Man no tā pensija nemainās, jūs saprotat, ja? Bet es par to nākotni, es neredzu, kad reāli Latvija tiktu atzīta par strateģisko partneri. Jo tad, ja jūs strateģiskais partneris, jūs uzticaties, tad jūs esat gatavi uzticēt, tēju, es pieņemsim nolieku, ja? Jūsu pusē. Un es zinu, ka jūs bez manas atļaujas nedzersiet tomēr, ja? Es jums uzticos. Mums neuztic. Kāpēc? Tāds man ir jautājums 105. gadienā, un kā tur nebūtu, mēs esam tomēr suverēna valsts ar savu himnu karogu, un es esmu priecīgs, ka tā ir tomēr cita daudz pozitīvāka Latvija nekā tā bija 90. gadā, kad es balsoju par neatkarību. Tā kā es šai balsojumā neesmu kļūdījies. Un ar tādu apziņu es arī dzīvoju.